Nezinu. Esmu, protams, lops, ka nerakstīju visu šo vasaru. Tik daudz impozantu un emocionāli diez vai būs turpmāk. Mans tēvs praktiski man novāca no ielas, ieliekot šajā kino vidē. Tā man izveidoja. Ļoti būtiski atlaist tās savas bremzes, ja, un atļauties parādīt, kāds es esmu patiesībā. Jā, man bija kaut kādas ambīcijas, ja es ļoti gribēju būt nesliktākais operators, un tad es gribēju tomēr arī pierādīt, ka es varu būt režisors, un tā tālāk kaut kāda ambīcija tev arī ved, ja. Bet pamatā es domāju, ka es pēc tam jau ar laiku sapratu, ka man nav citas valodas, ja. Bija viena valoda, ja, tas bija ekrāns. Kaut kas ir pareizi meklēts, bet vai vispār ir iespējama šī simbioze? Dokumentālā publicistika un līdz jutekliskumam novesta tēlainība. Mēs esam tikai starpnieki, starp dzīvi, ja, starp likteņiem, kā atspoguļotāji. Ja. Es, protams, gribu, lai tas kino, ko es taisu, lai viņš tiešām maksimāli ieliktos visā tai līknē. Ja. No vecās mātes, ja, lauku sētā, ja, līdz tādam tīnim. Ja. Es gribu to. Neesmu kļuvis mazāk pārliecināts par sevi. To man nevar atņemt. Arvien biežāk man ir sajūta, ka mēģinu noķert nenoķeramo. Laiks un notikumi it kā nepakļaujas apjēgsmei. Redziet, pasaule ir šodien tāda pat, kā viņa bija. Kaut kur ļoti sarežģīta. Viņa ir briesmīga vispār kā tāda. Es vismaz viņu personīgi tā uztveru.